šitas viss priekš kam? Jau pirmā Talsu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana izvērtās emocionāli. Jo mūs sadalīja novadus, pēc tam novads atkal sadalīja atsevišķi, un tas viss mainās vienkārši, lai es atvainojos, birokrātiem būtu ko darīt. Kuplā skaitā pastendē ieradās privātmāju īpašnieki no Laidzes pagasta Paugurciema un Ģibuļu pagasta Talsciema un Jaunzemēm. Priekšlikums piedāvā viņiem kļūt par daļu no Talsu pilsētas. Jūs gaidiet no iedzīvotājiem, vai viņi pievienojam? Kam? Kas šajos ciemos ir jāatzīsta? Ko vēl nav izdarījuši privāti īpašnieki par saviem līdzekļiem? Pēc novadu apvienošanas teritorijas plānojuma aktualizēšanu nosaka likums, un šobrīd piedāvātais nav akmenī cirsts, bet priekšlikums. Kāds labums būs iedzīvotājiem un ko iegūs pašvaldība, bija jautājums, ko sapulcēja iedzīvotāji uzdeva vairāk kārt, jo skaidru atbildi nesaklausīja. Neviens netaisās, ne tur ceļus labi iekārtot, ne kanalizāciju pievilkt, ne ielu apgaismojumu. Mans vienīgais ieguvums pēdiņās būs lielāks nekustamā īpašuma nodoklis. Tad vismaz pastāstiet mums, ko iegūst pašvaldība. Varbūt, ka es būšu gatava nopūsties no labi pašvaldības un visu cilvēku vārdā norīšu krupi un būšu gatava. Zināmā mērā varbūt tur loģika un sakne apakšā ir, kāpēc tas jādara, bet skaidru atbilžu nebija. Manuprāt, būtu jāsāk darbs ar iedzīvotājiem patiešo, konkrēti ar katru ciemu. Varbūt jāveido mazais referendums, lai cilvēki tad pasaka jā vai nē. Un tad, ja ir tas vairākums, tad šo lēmumu pieņemt. Sapulces dalībnieku prāt Talso samazinās iedzīvotāju skaits, tāpēc pašvaldība ar nekustamā īpašuma nodokli cerot iegūt vairāk naudas. Daļai tas arī patriotisma jautājums. Laidzes pagasts visu laiku bijis viens no tiem Talsu novada vai pat rajonu spēcīgākajiem pagastiem ap 1600–800 iedzīvotāji. Tad tagad Laidzes pagastam tiek atņemt aptuveni 500 iedzīvotāji. Pagasts pārvaldnieks mums ir ļoti labi un aktīvi, mūs vienmēr atsaucās, un, kad mēs smējamies, mēs gan varbūt esam pirmie. Pilsētā, es domāju, mēs būsim nomali, neviens pie mums nebrauks un mūsu tās problēmas, kas saka, nerisinās. Es varu arī ugunskura uzkurināt, un man neviens nevar liekt. Pilsētā es to vairs nevarēšu, bērniem desas pats. Smieklīgi, bet... Ar atbilžu sniegšanu pašvaldībai negāja viegli, jo viens otru pārtraucot, iedzīvotāji pat īsti tam nedeva vietu. Izpilddirektora vietnieks Valdis Bārde norādīja, ka viennozīmīgas atbildes nemaz nav, jo kas vienam ieguvums, citam zaudējums. Bet teritorijas plānojums ir informācija arī citiem attīstītājiem, kas tiem ļauj saprast, kur novadā iespējama attīstība. Šis jautājums jau vispār par pilsētas robežu paplašināšanu jums gan iepriekšējā teritorijas plānojuma izstrādē pacēlēs arī tātad skaidrs, ka vienreiz pie viņa bija jāpieķerās. Jo labāk gribam dzīvot, jo vairāk jāmaksā nodokļos, uzskata Lauris Laicāns. Iedzīvotāja reakcija liecināja par pretēju viedokli. Konkrēti skaitļi, kā mainītos nodokļu sloks, šobrīd nav nosaucams. Pašvaldība nav tas, kas šo nekustamā īpašuma nodokli, kas mēs aprēķinām un nosakam arī, tas veidojas no kadastrālās vērtības. Sapulces dalībnieki pašvaldībai pārmeta, ka tā viņu ciemos nesot ieguldījusi ne centa, visu paveikuši īpašnieki paši. Šajā gadījumā tātad nav tas obligātā prasība, ka jāpievieno pilsētāji arī, jo ciems arī ir apdzīvotā vieta kā tāda, un paliks arī, jā. Tas, kas izkristalizējās, to, ko es arī sapratu, ir jābūt šim diskusijai, kas notiekās ar šo infrastruktūru šajās ciemos. Principā no 2004., 5., 6. gada šie jautājumi īstenībā ar pašvaldību bieži nemaz nav runāti. Bijis attīstītājs, kas sakārtojas it kā teritoriju, bet ir šie infrastruktūras jautājumi nav līdz galam bijuši sakārtoti. Dienu pēc sapulces savos sociālajos tīklos Talsu novada mērs norādīja, ka iedzīvotāju viedoklis jāņem vērā, ja tie nevēlas ciemu pievienošanu pilsētai. Iedzīvotāju priekšlikumi tiks apkopoti un pirmajai redakcijai sekos arī otrā. Tikmēr komentāros citi šobrīd norāda, ka piepilsētas ciemi tomēr lieto Talsu infrastruktūru, bet par to turpinās maksāt zemus nodokļus.